Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo rītiņu, šo burvīgo, šo skaisto, šo Stambulas rītiņu. Un kā jūs jau maniet, šajās ziemas mēnešos, hops uz lidmašīnu, 3 stundas vēlāk jūs atradīsiet šeit, kur es esmu, Stambulā. Izbaudīsim sauli, izbaudīsim labus restorānus, un jūs zināt, nedomāt, ka Stambula, kaut cik viņa musulmaņu tauta, ka arī var labu vīnu arī baudīt. Nākat man līdzi, laipni gaidīt Stambulā. Izmantojot mūsdienu aviotransporta sniegtās iespējas, uz dažām dienām drēgno Rīgu esam nomainījuši pret saulaino Stambulu. Lai arī saule šeit vēl nekarsē kā pavasara sākumā, mūsu galvenajam mērķim nogaršot un iepazīt turku virtuvi, tas netraucēs. Stambulas garšas, aromāti un ēdieni ir tikpat piesātināti un daudzveidīgi, kā šīs sirmās pilsētas bagātā un košā vēsture. Centrālāzijas, Tuvo Austrumu un Balkānu virtuvju mikslis, kā arī pārējo Turcijas reģionu ietekme padara Stambulu par unikālu un oriģinālu galamērķi kulināro piedzīvojumu meklētājiem. Šajā raidījumu ciklā centīsimies iepazīstināt ar kaut nelielu daļu no plašā Turcijas ēdienu klāsta, dažas receptes pārvest mājās uz Latviju, kā arī vīnziņa Raimonda vadībā šo to uzzināt par Turcijas vīniem. Savu ceļojumu uzsākot, paviesosimies kādā ģimenes restorānā Stambulas Uškudaras rajonā. Iepazīsimies ar pilsētas ielu ēdienu, bet raidījuma otrajā daļā Mārtiņš pats mēģinās pagatavot pāris turku receptes. Kanat lokantasi. Pareizā vieta. Un šefs te stāv un gaida visus. Labrīt, Mārtiņ. Labrīt. Prieks tev redzēt. Es esmu dzirdējis tik daudz labas lietas par tevi. Varbūt man parādīs. Nāc iekšā. Paldies tev. Paldies. Es esmu ienācis vienā īpatnējā virtuvē, restorānā. Un es jūs gribu iepazīstināt ar Bahaidir. Sveiki. Sveiki. Kā tev iet? Ļoti labi. Kā tev iet? Man iet arī ļoti labi. Un es domāju, ka pēc šī maza vizīte pie tevi man ies vēl labāk. Tell me, how long... Pastāsti, cik sen šis restorāns jau strādā. Šo restorānu 1933. gadā atvēra mani senči, kuri atceļoja uz šajieni no Skopjas, Maķedonijā. Pašā sākumā, ierodoties Stambulā, viņi uzsāka piena produktu tirdzniecību pilsētas ielās. Pārvietojamajos kioskos piedāvāja saldējumu, svaigus augļus, kā arī aitu pienu no vietējiem zemniekiem. Tātad saldējums tika gatavots no aitas piena? Jā, toreiz saldējumu gatavoja no svaiga aitas piena, un nekas nav mainījies arī šodien. Ceru, ka man būs iespēja to nogaršot. Ļoti iespējams. Es skatos, tava restorāna klientūra ir ļoti dažāda. Te var redzēt gan uzņēmējus smalkos uzvalkos, gan ģimenes ar bērniem. Spriežot pēc tā, ka restorāns ir gandrīz pilns, jāsaka, ka šī vieta ir ļoti populāra. Varētu teikt, ka tā ir. Par spīti tam, ka mēs īpaši sevi nereklamējam, klientu ir daudz. Mēs strādājam no 6 rītā līdz pusnaktī, tāpēc mums ir varbūt nedaudz vairāk laika uzzināt viesu viedokli par mūsu ēdienu. Caurmērā viesi ir apmierināti. Kā jau tu pamanīji, mūsu klienti ir ar atšķirīgiem ienākumu līmeņiem. Ļoti vienkārši mūsu piedāvājumā katrs var atrast ēdienu, kas atbilst viņa budžetam. Tā ir apzināta cenu politika, jo mēs vēlamies būt pieejami katram sabiedrības slānim. Tev šeit ir milzīga ēdienu izvēle. Vai tie tiek gatavoti uz vietas? Tieši tā visu mēs gatavojam šeit restorānā. Te top arī šie deserti. Es redzu, tev šeit ir burvīgs saldējs no aivas, mandeļu cepumi, krem brulē, katafī ar riekstiem. Tu vēlāk redzēsi, kā mēs to gatavojam. Esmu pamanījis, ka šeit ierasts visu gatavot pašiem uz vietas, kā arī to, ka jums patīk baudīt ēdienu, turklāt labu ēdienu.
Patīkami redzēt, ka šeit neviens necenšas iemānīt kādu pusfabrikātu un turas pie tradicionālajām receptēm. Patiesi, tas ir mūsu mērķis – ievērot tradīcijas. Lieki neeksperimentēt ar receptēm, bet pasniegt tādus ēdienus, kādus pasniedza pirms 50 gadiem. Šis ir ēdiens, ko mēs dēvējam par slow food – sezonāls, tradicionāls, kā arī produkti nāk no vietējiem zemniekiem. Tāpēc es esmu patiesi priecīgs par iespēju nogaršot, ko tu šeit gatavo, kā arī labprāt iepazītu tuvāk kādu tavu recepti, ko aizvest līdzi uz Latviju. Ar lielāko prieku. Mūsu pavāri ļoti vēlas ar tevi iepazīties. Salīdzinot ar rietumu standartiem, Kanāta Lokantasi virtuve ir neierasti plaša. Kā jau Bahadīrs minēja, visas receptes tiek gatavotas izmantojot tradicionālas metodes. Tāpēc modernu virtuves iekārtu vietā šeit dominē katli, pannas, atklāta uguns un rūpīgs roku darbs. Kamēr virtuvē vēl nav sākusies pusdienu burzma, šefpavārs Abdullahs piekrita Mārtiņam nodemonstrēt vienu no restorāna iecienītākajām receptēm. Mēs šeit gatavosim senu un tradicionālu recepti, un recepts nosaukums ir džērma sarma. Džēr sarma. Džēr ir akna un sarma ir bumba, jeb rullis. Voilà. Un te es redzu, ir akna, aitas akna, sviests un vietējais sviests. Es redzēju, kā viņiem nāk koku mucās, ola. Un šī tā pata akna, bet šai receptē viņš iepriekš ir jāsavāra. Rīsi, ciedarieks, rozīnes, sāls, pipers, tomāti, sīpoli. Un tas galvenā sastāvdaļa, te mums varētu buļļons, un tā galvenā sastāvdaļa te nav, viņa būs vēdera plēve no aitas. Tagad sviestā es apceps sīpols, un kamēr mēs te gatavojam, šis restorāns, viņi gatavo apmēram 1500 galviņas par dienu. Restorāns ir vaļā no 6 no rīta līdz pusnaktī. Zini, cik pavāri viņiem šeit ir? 10. 10 pavāri gatavot 1500 cilvēkiem. Šis ir tas mazākais kvantums, ko viņš kādreiz būs gatavojis. Un liekam iekšā vārīto aknu un tomātu pastu. Saki, kad? Šis te tučs pasautējās. Es jums parādīšu, kā viņš izskatās. Skaista dziļa krāsa. Un tad mēs liksim klāt rīsus, bet tie rīsi ir noskaloti. Bet iedomājies, šī ir maza porcija, ko viņš šeit gatavo. Apsietie katli, kas man aiz šejienes, ir milzīgi. Nākamais, mēs liekam klāt ciedariekšus. Nepadaudz, ja, skaiti. Man liekas, viss, kas ir pa 3, viss pa 3. Redzēsim, 1, 2. Es uzminēju. Un tad mēs piper 3. Tas ir 3 šķipšnas. Sāli. Un viss. Interesanti. Tā akne nav daudz uz šo te kvantumu, bet tā akne iedod to garšu, to aromātu. Mēs parādīsim visu Latvijas tautai, kā te izskatās. Un lejam buļļonu klāt. Tā. Un liekam vāku virsū un lejam te maigi vārās. Rīsi ar aknām ir maigi vārījušies 15 minūtes, un tad atļauj, lai viņi atsies. Un tagad Abdullah man parādīs,
kā taisa sarmas. Džarma. Sarma. Kā to saka latviski? Aknas bumba. Valā, ļoti jauki. Ļoti pareizi. Tagad turpinam. Rādi man, kas te jādara. Un te ir tā vēdera plēve. Un mēs liekam formā iekšā. Un tad taisam vienu. Redzēsim, kam labāk sanāks. Tu redzēji, viņš visam vienu roku to izdarīja. Johamdeli. Un redz, kur mums ir mūsu sarma. Un interesanti, es domāju, kur tā ola iet iekšā. Un izskatās, ka viņš apsmērēs visas tās garmas sarmas ar olu. Man liekas, tā ola spēlē to lomu, lai tas beigas rezultāts ir skaistāks, tāds brūnāks. Tagad mēs liekam atkal labs buļļons, mēs liesim to pāri. Ja. Cepešu krāsnī kāds 15 minūtes, lai no tās vēdera plēves tie tauki izkūst, ieiet atpakaļ cauri tai gaļai un tiem rīsiem un ir gatavs baudīšanai. Abdul, 15 minūtes pagājušas. Man liekas, ir gatavs jāņem no krāsnes ārā. Ārā no krāsnes, pietiks. Valā. Wow! Attaisas krāsnes durvis vaļā un aromāts izlec. Uzbruk man virsū. Tu zini, te ir kaut kas, ko Raimonds ar vīnu nekad nevar piedzīvot. Jo tās smaržas un aromāti nebrūk tev virsū. Viņi tā smalki. Bet šis ir īsts ēdiens. Wow, viens priekš man. Aknas bumbas. Es nevaru iedomāties, kas varbūt labāks par šo. Džarma sarma. Kas tas ir? Aknas bumbas. Tās aknu bumbas ir kolosāli. Es esmu labi paēdis. Es gribu tev pateikt, bet kādas saldumiņi man gribētos. Es esmu atceļojis 3000 kilometrus speciāli priekš šī aitas piena saldējuma. Tam ir īpaša garša, un tā noteikti nav vaniļa. Kas tā ir? Salep. Es esmu dzirdējis to. Tā ir tā sakne no lotusa zieda saknes. Viņš iedod to garšu un to tekstūru. Ir vērts lidot uz Stambuļu un atnākt taisni šeit, kad es atrodos. Es gribu tev pateikt liels paldies. Un tu liels paldies. Un redzēsimies Rīgā. Labi. Paldies. Lūdzu. Priekā. Pēc nelielas reklāmas pauzes no saulainās Stambulas pārcelsimies uz Mārtiņa virtuvi. Turpinot mūsu stāstu par Turcijas eksotiskajiem ēdieniem, pagatavosim pāris receptes, kas Stambulā popularitātes ziņā neatpaliek no visiem zināmā kebaba. Cik mēs ātri tur aizlidojām, mēs tikpat ātri ar skaistu vēju atlidojam atpakaļ. Visi priecīgi un laimīgi.
Un tur, tā kosmopolitānā pilsētā, mēs redzējām, cik tur ir no augstas klases restorāna salīdzināt ar to ielas ēdienu, street food. Viens, kas viņiem kopīgs, ir viss, kas ir tik svaigs. Tur ir dzīvība. Un es jums gribu parādīt, kas man ļoti tur iepatikās. Tas bija cik kofta. Cik nozīmē jēls. Kofta ir, kā mēs zinām, tāda maize. Un te ir tā patīkamā lieta, kad viņam ir tās garšvielas ļoti daudz. Ne tikai dilde, bet ļoti daudz interesants garšvielas. Šī te recepte, viņš būs tāds viņu tradicionālais katārs. Šeit viņi izmanto pārsvarā lielopu vai jēru. Es šodien lietošu lielopu, smalki samaltu, bet arī var uztaisīt dārzeņu. Var izlaist ārā to gaļu, ja grib. Tā, garšvielas izsat. Redz, kā viņš tā izskatās. Viņš ir kultivēts Urfas rajonā. Izskatās starp čili, piperu un papriku. Bet viņš tāds patīkams. Patīkam salda as. Kā pirmo bļodā bēr isot. Tam seko 2 veidu sējas melnsēklītes, jeb nigellas sēklas, sabērstas sumaku ogas, melnie pipari, romiešu ķimenes un saldā paprika. Tas te tikai ir sākums no šīm garšvielēm. Šeit man arī iedeva atsi biber salkasi. Šis ir karsta sarkanā piperpaste. Viņu var pat smērēt uz maizes. Un tādu riktīgi labi ēdam karoti. Un šeit arī ir paprika marka. Tas ir starp piperu un papriku. Arī tāda patīkama paste, kas viņam tur ļoti tradicionāli ir. Jūs redzat, viņa daudz gaišāka krāsā. Un te kādas tādas 2 ēdam karotus šādu. Mēs tagad piegriezīsim klāt kādu sīpolu un čiploku. 2 sīpolus un 2 daivas čiploka. Tad sakapāt un tad uzliekat tuču jūras sāli. Un tad ar plakano daļu no naža spiežat. Voilà. Un to liekam klāt. Un tagad nāk interesantā daļa. Šo mēs samaisam. Un aromāts ir fenomenāls. Es atkārto, fenomenāls ar lieliem burtiem. Man pilnīgi kutina deguna. Krāsa ir burvīga, dziļa. Un tagad pieliekam klāt, un te ir 300 gramu baltā gaļa. Tagad tā gaļa jābūt ļoti smalki samaltai. Es esmu 2 reizes viņu malis. Un tad mēs lejam klāt, ja birdinam klāt mūsu bulgāru olīveļu. Un te atkal tagad nāk tas interesantā daļa. Viņš ir graudains un savs. Tagad es nezinu, kā viņi to darīja senos laikos, bet kas ir šodien, kas ir vajadzīgs, lai šo te gatavot, ir gumijas cimds, jo tas tiešām krāso. Karot nav tagad vajadzīgi, jo tagad ir tas roka darbs. Šo nevar izdarīt ar nekādu aparātu, tikai ar rokām. Un tagad tas nākamā daļa, ko es stāstīšu, jums nepatiks. Tāpēc, ja jūs gribat viņu tiešām baudīt, jums ir jābrauc uz Istanbulu, jeb uz Stambuļu. Kad masa ir kļuvusi saturīgāka, to gluži kā mīklu turpina mīcīt uz galda. Vienīgā termiskā apstrāde cig koftes masā ir roku siltums, tāpēc tā jāmīca ne mazāk kā stundu. Stunda pagājusi, un tagad mēs redzam tā tekstūra, cik viņš patīkama un lipīgs viņš tagad ir. Un to mēs tagad liekam vienā traukā. Nē, es kaut ko aizmirsu. Uz pašām beigām mēs ieliekam iekšā
pētersili sakapātu un pipermētru. Iemīcam iekšā zaļumus un mūsu cik kofte būs gatava. Tagad, kā viņi dara, ir daudzās veidās šo te. Tā viena tradicionāla veida, kā viņi ēd, paņem un spasšieši pirksinos, ieliek salātu lapā un šādā veidā viņu bauda. Otrs, viņi paņem viņas tā te daudz un liek uz šķīvja un var redzēt tos pirkspiediens, viņi tur paliek. Viņi nemēģina pataisīt viņus gludus, pasniedz viņu galda vidū, ja uz bufets galda, šādā veidā. Uzlej vēl olīveļu un vēl nobeidz ar sakapāt zaļumiem. Voilà. Bet kas man patika, ar to kaftu, to ielas ēdienu, to street food. Un šeit man ir no mūsu pašu turku restorāna šeit Rīgā paša cepta lavaša maize. Viņa ir krietni plānāka nekā pitas maize, viņai nav tā kabata. Un kas man te patika, viņi paņem šo te masi un viņi tā smērē viņu tā, kā mēs to darītu, it kā tā būtu pica. Tagad man liekas, man vajadzētu iet praksē tur pār 6 gadi, lai es varētu tik perfekti un ātri izpildīt tā, kā viņi to tur darīja. Viņam sanāca tik gludi, tik viegli, tik ātri, apmēram tā, bet mēs vēl piepildīsim te visas malas. Te nav Rīga, te ir Stambula. Pilnu, voilà, un tad to cimdu mēs varam mest prom un liekam tad klāt citronu sulu. Un viens, kas viņam tur ir ļoti, ļoti populārs, ir granata āboļu sirups. Tas ir novārījums no granata ābolu sēklām, iznāk fantastisks, veselīgs sirups. Un es teikšu, šis ir tā kā turku balzām etiķis. Un šo te arī pāri, reku viņš te nāk te biezi ārā, vēl pētersils, un mēs nobeigsim ar aizburgu salātiem, un vēl ar zaļumiem, vēl ar pētersili. Viņi izmanto ļoti, ļoti daudz zaļums. Un voilà, tad viņi sāk viņu rullēt. Nu, Laima un Ahmed, sakiet, wow, es varētu palikt pa pavāru Stambulā. Priekā uz jūsu veselību. Vēl viens tradicionāls ēdiens, kas Stambulā bija, kas mums arī latviešiem ir, bet viņi atšķirās, un man jāatzīstās, man patīk Stambulas versija labāk. Recepte saucās kuru fasulje. Tāda pupiņas ir mērcēts dienu nakti. Es nevaru saprast, kāpēc katrs par dienu nakti var no rīta pa dienu viņas mērcēt. Un tagad viņas ir smuki uzbrieduši un liekam iekšā mūsu multikukerā un liekam klāt sīpols. Un liekam daudz sīpols klāt. Šis ir, kas pataisa šo receptu unikālu. Tagad tur viņi netaisa viņu šādās multikukeros. Viņas maigi vār caur nakti, bet par nakti es gulēšu, un šis multikukers pats ņemsies. Vāku virsū, un kāds 3 stundas uz kādu 85 grādiem lēni viņš vibrēs, un kas notiekās? Katra pupiņa līdzvērtīgi izvārās. Start un aiziet. Un tagad nāk tā interesantā daļa. 3 stundas pagājušas, viss ir vienmērīgi, maigi vārījies. Tagad ņemam tos sīpolus un mēs liksim viņus blenderī. Pupas mēs ieliekam lielā bļodā.
un to ūdeni mēs nemetam ārā, jo tas ir ļoti, ļoti vērtīgs. Un jūs būsiet ievērojuši, ka es neliku ne sāli, ne pipars klāt. Tas tagad nāks uz beigām. Un to ūdeni, to patīkamo buļļonu mēs ielējam atsevišķi traukā. Liekam to atpakaļ un pieliekam te tagad pāris sviestu pikas un olīveļu. Un atkal pieliksim klāt šo paprikas čili pastu. Un šos sīpols mēs sablenderēsim. Kad sviests ir izkusis, katlā ielej samalto sīpolu masu un ļauj visam mirkli pacepties. Pēc pāris minūtēm pievieno pupiņas, nedaudz buljona un visu apmaisa. Šis man ir 100% veģetārieši. Kaut cik tur viņi piegriež arī klāt jēru gaļu. Un tikai pašās beigās pieliekam tuču jūras sāli, svaiga melnos pipars, vēl pamaisam un pasniedzam tuču pētersili. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker.